ak, tad tu neparakstīsi, nu tad parakstīs tavā vietā. Ūdens. Es kā sieviete Latvijā jūtos relatīvi droši. Ko es dirvs jau sāku pāļu bazars kaut kāds. Brutāli, vienkārši brutāli. Šī būs tava vietiņa? Ok. Nu ko? Viss sveicināts Grēciniekos. Paldies, vecīt. Izdosies. Būs skaisti. Šāvenieks visiem šotu šāvējiem. Mēs pēc jums bijām ļoti sailgojušies. Mēs ļoti atvainojamies par mūziku. Iepriekšējā epizodē tādas muļķības no mūsu puses vairāk neatkārtosies. Savu mācību mēs esam dabūjuši. Šodien būs ļoti forša, ļoti mazliet tā kā atšķirīga epizode, jo pārmaiņas pēc ilgāka pārtraukuma pie mums būs daļā dzimuma pārstāve. Tā kā mēs spēlēsim to zolīdi, mēs spēlēsim to atbildīgi un necūkosimies. Un lūdzu, pēc šī te gada pārtraukuma visi mūsu algoritmi ir mazlietiņi aizgājuši pa pieskari. Tāpēc mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs ieliktu laiku, abonētu kanālu un uzspiestu zvaniņu. Un, protams, milzīgs paldies mūsu šova ģenerālsponsoram Kodienas produkcijai no Rīgas Miesnieka. Sātīgas, kārtīgas un foršas uzkodas, kas paredzētas aktīvam dzīvesveidam. Man sākumā bija doma uzrunāt kaut kādas čiponas priekš uzkodām, un vispār es agrāk biju ļoti pret uzkodām, bet, kad es pamēģināju viņu produkciju, man pilnībā viss mainījās. Stipri cilvēki, stipri dzērieni, labu vakaru, labu apetīti, priekā. Sākam raidījumu. Mūsu šīs dienas viešņa ir viena no populārākajām un pieprasītākajām aktrisēm Latvijā, kura savu šoubiznes gaitas uzsāka Dailes teātrī un iemantoja skatītāju simpātijas, atveidojot lomas tādās izrādēs kā Retrīts, Zilā lapsa, Lausto siržu klubs un citos populāros iestudējumos. Arī Anna Karēņina. Uz ekrāniem viņu noteikti būsiet pamanījuši tādos projektos kā Rīgas vārti, Sakijā, Svingeri, realitātes šovā Randiņš ar divām. Svingeros es nebiju. Tu nebiji? Nebiju, man piedāvāja. Atvaino, tad man ChatGPT meloja. Viss ir kārtībā, bet es tev palaboju, tas ir ok. Tev ir tik daudz tās lomas, ka bija grūti izveidot. Bet ir taisnība, jo man piedāvāja Svingeros lomu, bet es atteicos, jo tas bija par drosmīgu. Uzticēties visam, jo es tā kā, kad liku kopā, šito noteikti visu atstāšu. Tas ir ļoti autentisks intro. Es pabeigšu to tavu pieteikumu. Un nu pat iznākušajā TV3 seriālā Mīļākās. Ar mums šodien bazarēs šarmantā, pašpārliecinātā un elegantā Lela Dreimana. Wow. Čau, jā, atvaino par to mazo kļūdu, jo tā kā es meklēju tavas lomas, zini kā, tu jau esi diezgan ilgi darbojies. Kad es iegāju tavās izrādēs, es vispār apjuku. Tā kā tur ir tik daudz no kā izvēlēties, un es paprasīju, iedod man populārākās Lelas lomas, un viņš man pateica tās. Jā, nu, protams, un varbūt es nosaucu lomu, kas man bija vienkārši varbūt viena no sirdī tuvākajām, kas varbūt nav tik būtiski, bet man tas bija būtiski. Bet no kopumā jau ir trāpīts pareizi. Tu vispār visu pareizi pateici. Kādi jūties šodien? Es jūtos forši. Neslēpšu, ka šī tikšanās mums bija gaidīta abiem. Bija gaidīta abiem. Es tev pirmo reizi uzrunāju pirms, man liekas, 4 gadiem. Pirms 4 gadiem. Un vairākas reizes. Un tajā laikā es kaut kā nejūtos gatava, bet tagad ir pagājis laiks, un man šķiet, ka kādēļ nē. Iestājies briedums. Nu, varbūt, jā, bet nē. Es nezinu, vienkārši man šķiet, ka tad es tiešām nebiju vēl gatava. Es ieliku sevi šajā situācijā, un man tas likās too wild, too crazy. Bet tagad arī es domāju, ka būs crazy, bet es jau esmu gatava tam crazy. Kādas ir tavas attiecības ar grādīgiem? Tu esi uz tu vai uz jūsu? Es noteikti esmu uz jūs, tāpēc, ka, pret šo substanci es izturos ar cieņu pret viņu, jo es zinu, ko sagaidīt. Tāpēc man šķiet vislabākais veids, kādās attiecībās būt, ir būt uz jūs. Cieņpilni. Vai tu šodien esi pēdus? Jā, nē. Nē, tad man tev ir labas ziņas. Mūsu šova ģenerālsponsors Kodienas produkcija no Rīgas Miesnieka. Viņi ir nodrošinājuši arī nelielas veselīgas uzkodas, pilnas ar proteīnu, aktīviem cilvēkiem, aktīvam dzīvesveidam. Mums te ir
cāļu džerkijs, cāļu čipsi, mums ir cūgaļas pikantais, parastais, piesātināts proteīni. Varbūt izskatās sketčī nedaudz, bet garšo ļoti, ļoti labi. To es tev garantēju. Es ļoti labi zinu par beef jerkijiem daudz ko, tāpēc, ka man viņi nenormāli garšo un bija jūrmālas vītiņi kādreiz nenormāli garšīgākie jerkiji un es viņus ēdu kvantumiem. Vai ne? Un tu nejūties sūdīgi pēc tam. Tu nejūties sūdīgi, jo viņi ir arī padārgi vispār. Vispār, jā. Kilogramā viņi maksā kaut 60 eiro kilogramā aptuveni. Nu, lūk, šodien mums ir bišķiņ citādāk, bet jebkurā brīdī, kad tu esi gatavs, lūdzu cienājies. Un prieks tev satikt. Oh my god. Pagadēji, man vajag paēst no sākuma. Bišķiņ ieko, sarunāts. Sākam ar šito kodienu. Sākam mazo kodienu, burtiski. Nu. Starp citu, mūsu pirmais dzēriens būs viskija liķieris no Īrijas. 33 grādi. Priekā. Priekā, puga. Jā, došu. Vēl tādu lielu. Te, kas ir ūdens glāzīti, vienmēr svarīgi dzert ūdeni. Nu, klausies, pirms mēs sadzīdzinām, tev ir jāzina, ka es šautus nedzeru vispār. Nekad. Es viņus vienkārši fiziski nevaru dabūt iekšā. Un šī būs pirmā reize, kad es centīšos tiešām to šotu tā kā... Tev nav jāizdzer viss, starp citu, es speciāli tev lēju bišķiņ mazāk, jo, teiksim, tā kā mums bija ieraksts Baibas Ipinieci, viņa kaut kur pusīti, bišķiņ vairāk pusīti paņēma, tā kā šī ir zolīta epizode kārtīgi, mēs nebūs tā kā ar Miku vai ne ņigu kāds ļarbas. Ar Miku kuru? Galvanovski. Galvanovski es neredzēju, kas tur notika. Nu, tur nav ko straki bija. Okay. Vai piedras bājāmies. Labi, nu ko tad? Priekā. Tad tas ir viskijs, jā? Pirmais dzēriens ir viskija liķieris no Īrijas. 33 grādi. Oh my god. Kafijēns tāds. Man patīk. Nu, nav tik traki. Nē, nav. Nu, nav. Viņš tāds traks nav. Tā kā stipra kafija. Tā kā stipra kafija. Ok, jaunais seriāls mīļākās pa TV3. Kā tu līdz viņam nokļuvi? Kurš tev uzrunāja? Jā, uzrunāja mani seriāla mājas. Tas ir tāds productions, kas ir gan lietuviešu, gan latviešu productions. Viņi veido arī seriālus tādus kā Tunelis, tādus kā Nemīlētie, tādus kā kādreiz bija Viņas melo labāk. Nu, vienmēr sakot, tas ir tas. Un man zvana un piedāvā lomu šajā seriālā. Un es esmu ārkārtīgi priecīga, jo stāsts ir par 4 galvenajām. Tātad 4 galvenās varonas, 4 labākās. Seks un lielpilsēta. Jā, kaut kāds tāds vaibiņš man arī tieši radās prātā, un tad es tā, ok, forši, un tad iepazīstina mani ar to manu tēlu, kas es tā kā varētu būt. Un kas tu esi? Sākumā man piedāvāja citu tēlu. Es noklausījos viņas raksturu un viņas sižeta līniju apmēram, un es vaicāju, bet pagaidi, ja šis ir seriāla tapšanas process, varbūt ir vēl kāds tēls, jo es vienkārši kaut kā intuitīvi jūtu, ka varbūt tas ir kaut kas cits. Un jā, man piedāvāja lomu to, kur es arī spēlēju, Annas tēlu. Un Anna, viņa tāda brīnišķīga dāma, kurai viņa ir seksoloģija vispār. Vispār, jā, viņa ir seksoloģija. Un man patīk tā ideja par to, ka viņai ir tas iekšējais konflikts par to, ka viņa ir attiecībās, bet viņa tajās attiecībās jūtās viena pati. Un tas diezgan man likās tā izaicinoši kaut ko tādu paskatīties. Vai tev ar Annu ir kaut kas kopīgs, vai jūs tā kā diametrāli pretēji? Vai bija viegli iejusties Annas lomā vai sarežģīti? Nu, tu zini, ja es tā skatos, tagad es cenšos nemoralizēt. Es cenšos nekad neattaisnot savu tēlu, bet es viņu necenšos arī kaut kā, es negribu moralizēt. Bet, protams, ka tāpēc tādiem morāles principiem varbūt viņa, tur bija tāds tricky part viņai ar viņas laulību, kur pēkšņi parādās cilvēks no pagātnes, ar kuru viņa kādreiz ir bijis kopā, un tad viss šīs jūtu pasauli ieslēdzās, un tad viņa tā kā racionāli ir. Un man ar Annu ir līdzīgi tas, ka mēs abas esam diezgan racionālas. Bet, jā, tik līdz pieslēdzās emociju pasauli, tad kāpēc cilvēkiem būtu jāskatās šis seriāls?
Es domāju, ka cilvēki viņi tur redzēs diezgan daudz. Es domāju, viņi varēs saskatīt paši sevi šajā seriālā. Es vismaz tā gribu ticēt, jo tās situācijas viņas ir diezgan tuvas dzīvē un nekur tālu. Nekur nav tālu jāmeklē. Tas vienkārši ir stāsts par to, kā tu skaties. Kā tu ceri, ka tu vari kaut ko ietekmēt, un vienā gadījumā tas izdodas, un citā gadījumā nē, tu zini, ka šis cilvēks pieļauj kļūdu. Tāpat ir interesanti, kā tad viņš tiek galā ar šo situāciju pēc tam. Nu labi, tad par mīļākajām. Un kur un cikos viņas var skatīties vēlreiz? Mīļākās mēs skatāmies viņas GO3. Mēs viņas skatāmies. Un TV3 arī viņas ir. Viņas vēl nebūs. Viņas ir GO3, tad es sajaucu sākumā. Jā, viņas ir GO3, un tu viņas var skatīties jebkurā laikā. Jā, es sajaucu. Tur nav tāds laiks. Sākumā. Tad par mīļākajām. Par mīļākajām. Priekā. Mūsu nākamais dzēriens ir populārs liķieris no Vācijas. 33 grādi. Deutschland. Hallo. Cik grādi? 33? 33, jā. Mēs neākstamies kaut kādiem kokteilīšiem. Tu pat pēc garšas iespējams atpazīsti. Neatpazīsti, kas tas ir pa liķierīti. Es nevaru teikt, tas būs nelegāls. Kaut kāds, zini, tas tāds kā anīs. Apelsīnīgs tāds, apelsīnīgs vairāk tāds, bet jā, man patīk. Zini kā, jebkas, kas ir brūns, es roloju ar to. Un šitā ir mana problēma. Es roloju ar brūno, un šitā ir mana problēma. Tas ir šņabis. Tas ir šņabis. Tas ir tīrs. Tas ir tīrs šņabis, jā. Man agrāk bija riebums par tekilu, bet tagad esmu tekilu iemācījies cienīt, respektēt. Tekilu vajag respektēt, tā kā sākumā teicu. Tekilu noteikti vajag respektēt. Jā, jo viņi vienā brīdī tev var iedot tā pa galvu. Nē, vienā brīdī tev šķiet, ka tu pats esi kaut kāds latīņu amerikāns ar to Juan Krivenko. Jā, tā ir. Ok, kādas tev, pirms tam mēdījos bija daudz visādi skaļi virsraksti par tevi un Dēls teātri, un kādas šobrīd tev ir attiecības Dēls teātri? Jā, ar Dēls teātri, kā teātri man ir mīļas attiecības, jo Dēls teātris tā nav tikai darba vieta. Dēls teātris tā ir daļa no manas identitātes. Es tur izaugu kā aktrise, un Dēls teātrī es piedzīvoju lielākās bailes. Un arī uzvaras. Dzīves skola tāda Tā bija brīnišķīga dzīves skola, un Dēls teātris vienmēr būs daļa no manis, un es no Dēls teātra. Tā kā tas ir savienots. Bet konflikts jau nebija ar pašu teātri. Konflikts jau bija ar teātra vadītāju. Tas bija tas pats sāpīgākais, ka tieši ar šo. Bet tur... Tiesa vēl ir priekšā, jā? Tiesa, par šo visu. Ok, sapratu, par ko tu man jautā. Nē, kā ideja sekojošā, tur bija tā situācija, kur man tā kā bija vai nu pašai... Uzteikums, jā, tev iedeva? Man vienkārši skaisti piedāvāja divas opcijas. Vai nu tu skaisti, klusi ej ārštatā, vai arī tu skaļi tiec atlaista. Tu esi skaļķīgs. Tu esi skaļķīgs. Jā, un tu zini kā, un tas tāds ultimatīvs stāvoklis man ļoti nepatika tur tajā kabinetā. Un es zināju, ka tad, kad es gāju uz šo tikšanos, jo man paziņoja, ka man būs tikšanās ar teātra vadītāju, un, zini kā, pirmā doma, man intuīcija pateica priekšā, ka, Lelda nebūs nekas labs. Bet... Parasti nav tādas labas tikšanās. Jā, bet no otras puses man bija mana otra puse, kas teica, hei, nē, varbūt būs viss labi, nebaidies, ej droši. Bet es sev biju pateikusi, ka, ja gadījumā man kādu dokumentu liks parakstīt, es šajā kabinetā neko neparakstīšu, un tās ir manas tiesības, tev nav jāparakstīt, ja tu nevēlies. Tev var nosūtīt e-pastā. Pēc tam. Tas bija tas, ko es teicu. Es neko nevēlos parakstīt, nosūti man pēc tam e-pastā vai nosūtiet vienalga. Pilnīgi pareizi. Un es pēc tam izskatīšu ar juristu mierīgos apstākļos. Kādam, kurš vairāk pa mums rubīja bišķiņi. Jā, jo, zin kā, tie apstākļi nebija tādi baigi mierīgi. Spiedieni mēģina bija ļoti liels spiediens. Un tā tas arī ir. Un es saku, es šobrīd neko neparakstīšu. Šobrīd. Un tajā brīdī sākās tas lielais furors. Viņš ceļās kājās.
ak, tad tu neparakstīsi, nu tad parakstīs tavā vietā un viss un tā. Un es tajā brīdī vienkārši sēžu rīktīgi sabijusies. Es saprotu, kas te tagad notiek, un iesaucu divus kolēģus, kurus es ļoti labi zinu. Man ar viņām abām ir ļoti labas attiecības, un man ir kauns no viņām, un es jūtos tā kā tāds, es nezinu, kas. Es tur, es reāli tieku kaunināta un pazemota, un es vienkārši saprotu. Tagad pie mācību pārziņas es brutāli, vienkārši brutāli. Es vienkārši tur saku, labi, es izlasīšu to, jo to vienošanos par iešanu ārštatā, to es tā kā neakceptēju, ka es neredzēju pamatu to darīt, bet tas paziņojums par to, ka tad teātris pārtrauks ar mani tās attiecības, tad to es tagad... Tas nāk vai nu to ej ārštatā, vai mēs vispār nokatojam, jebkādu saikni. Un zini, kas bija pats vēl stulbākais, ka tur bija tāds punkts, tajā uzteikumā, uz kādu pamatu mani atlaiž, jo šobrīd teātrim nesot nevienas darba pozīcijas, kas atbilst manai kvalifikācijai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienkārši tieši to, tas arī nozīmē. Ja es aizēju ārštatā, tad es joprojām esmu kvalificēta un es varu turpināt spēlēt savus izrādes, jo tieši tā tas arī bija. No viņa teikts. Bet, ja es tieku atlaista, tad es vairs neesmu kvalificēta. Tāpēc man bija tas #not qualified. Tā kā es neesmu kvalificēta. Tas izskaidro. Un kāds tavs sapņu scenārijs, iznākums, ko tu sagaidi no šīs drāmas? Es, protams, sazinājos uzreiz ar arotbiedrību. Es noteikti negribēju nekādus tos tiesas procesus un tur kaut ko strīdēties, un man nav jēgas tur iet, tur grabināties un teikt, nē, es te palikšu, lai tur vai kas. Kāds sakars. Es vienkārši gribēju kaut kā normāli to visu cieņpilni sakārtot un tā kā izbeigt visu. Un no arotbiedrības, protams, bija opcija, ka arotbiedrība nedod piekrišanu manai atlaišanai, bet tad sāktos tas tiesas process. Vai es gribu tiesāties? Man neinteresē tiesāties, man interesē radīt, man interesē kaut ko produktīvu darīt, man interesē kaut ko foršu darīt. Tas aizņem tik daudz tavu enerģiju, ka vienkārši apēd tev. Protams, man jau tā, man tādas stresainas situācijas, ja tas vispār nav. Man ļoti nepatīk. Lūk, labi. Un tad es domāju, labi, viss, tad arotbiedrība dod to piekrišanu, tad labi, viss, tad ir šis atlaišanas moments, jā, labi, ok. Bet trakākais bija vēl pēc tam. Pēc tam vēl trakākais sekoja. Ir jau pagājis labs laiks. Ir pagājis, jā. Bet tad, kad es to, tas, ko es tu stāstu, es esmu mājās, un man ir uzslēgts Latvijas pirmais kanāls. Un es vienkārši, viņš iet man tā kā fonā, bet es pēkšņi izdzirdu pazīstamu balsi. Un tā ir teātra vadītāja balss, ar kuru man nesen bija šī situācija. Viņš ir intervijā. Un viņš ir intervijā, jā, un es skatos, wow, un tieši tūlītās sākās tas mans sižets. Zini kā, tas bija tāds tā kā likteņa pirksts. Zini kā, tu citreiz varēja taču neiet tas televizors ieslēgts, vai arī es būtu pēc tam varbūt, protams, man kāds būtu pateicis. Bet viss salikās tā, ka vienkārši pēkšņi es to redzu. Un viņš pateica tā, viņi skatās to ierakstu, kas bija tas mans... ko es devu televīzijai. Komentāru, jā. Un viņš pasaka, ka es meloju. Un tas ir pilnībā nepatiesas apgalvojums. Pilnībā nepatiesas. Sāpīgs arī, ne? Sāksim ar to, ka man ir tiesības izstāstīt par savu pieredzi. Man ir tiesības kā cilvēkam, kā aktrisei, kā kaut vai privāta personai. Tās ir manas tiesības. Un man, kas vēl likās ļoti interesanti, tad, kad šis viss notika 6. janvārī, 7. janvārī man jau no rīta zvanīja televīzijas. Jā, tu pamodies. Es jau pamodos, man zvanīja vispār no visām Latvijas malām cilvēki un stāstīja visu kaut kādas lietas par teātra vadītāju. Jau jaunas lietas gan jau arī piedomāts. Nē, bet arī vispār par pašu teātra vadītāju, par viņa lietām, ko viņš visu kaut kādas lietas. Es jutos tiešām tāds ziņu dienests, labi. TMZ. Jā, un man tā visa informācija tikai nāk, bet tā ideja, ko es mēģinu pateikt par to televīziju, es iedodu savu skaidrojumu, kas ir noticis, un televīzija jautā arī viņa skaidrojumu. Es nesaprotu, ja tu uzskati, ka tavs darbinieks tev ir, vai vienkārši ir melojis, tad kāpēc tu to nesaki uzreiz tad un tieši
tieši tad, kad tev vajadzēja skaidrojumu, kāpēc tu tad stāsti par to, ka ir dotācijas samazinājums, kāpēc tu stāsti, ka aktrises pašas tev iet klāt un prasās iet ārštatā, kāpēc tu tādas lietas stāsti, bet kāpēc tu nepasaki uzreiz, ja tev tā šķiet, kāpēc tu to pasaki tikai pēc kaut kāda mēneša intervijā, kurā tā intervija, viņš attaisnojās par dažādiem notikumiem, ko viņš bija darījis. Viņam tur bija arī tas case, kur viņš tajā domas sēdēs, nezinu, kaut kādā ar politiku saistītā sēdē vienkārši skaitīja skaidru naudu, un tad viņam par to lika, lai viņš iedod skaidrojumu par visām tām lietām. Kāpēc viņš tad nāk ar tādu apgalvojumu? Kur tu šobrīd redzi sevi? Okay, es varu tevi bišķiņ sakrāt, es jūtu temperatūru, tev bija ko teikt, tā kā vajag padzerties ūdeni, tev ir ko teikt, tev bija sakrājies. Kur tu redzi sevi tālāk, nākotnē, vairāk teātrī vai kino, televīzijā? Vai tu vēl pēc šitādas bišķiņ, es teikšu to, kā ir pats tava varbūt, tā kā uzmetiens vai kaut kas tāds, vai tu vēl redzi sevi tālāk teātrī, vai arī tas tāds emocionāls pārdzīvojums, ka tu negribi teātri vairāk? Tas nav mainījis manu mīlestību pret teātri kā tādu. Nē, tas ir man vienkārši iedevis ieskatu par to, kādi var būt cilvēki, un par to, ka, teiksim tā, man žēl, ka es biju tik godīga un negāju tajā kabinetā ar... Juristu jau? Nē, ar diktafonu, jo tā darot. Tas ir gudri. Jā, redzi. Bet es vienkārši... Tu nebija tik gudri tajā brīdī. Es tajā brīdī vienkārši nevarēju iztēloties, ka es kaut ko tādu daru, jo es gāju ar atvērtu sirdi. Ka tas aizies tik tālu, ne? Jā, man vispār nebija pat domas, ka tas aizies tik tālu. Es gāju tiešām ar atvērtu sirdi, tā kā, kas te tagad būs, un man likās zemiski, ka es te ienāktu ar diktafonu un kaut ko tādu darīt, jo man tas liekas nepārāk forši. Bet, pēc visa, kas ir noticis, žēl, ka man nebija diktafons ieslēgts, ļoti žēl. Es ceru, ka tev izdosies visu atrisināt uz pozitīvas nots. Bet es tev neatbildēju, kur es sevi redzu. Jā, lūdzu, pabeidz atvaino. Jā, es neatbildēju, kur es sevi redzu. Es sevi joprojām redzu teātrī, es sevi joprojām redzu uz skatuves, tāpēc, ka es... Tev vairāk patīk būt uz skatuves vai, teiksim, aiz kameras? Tu zini, man patīk gan lielāku enerģiju es saņemu no skatuves. Jā, tur ir auditorija. Jā, es saņemu enerģiju, un šī enerģija ir visu vērta. Bet tāds patīkams gandarījums ir arī skatoties, teiksim, ja ir kāda forša filma, kurā tu esi ņēmis dalību, un tas paliek, izrāžu ieraksti jau arī paliek, bet izrāžu es nezinu, lai atvaino man cilvēku, bet es nezinu, skatīties izrāžu ieraksts, tur jābūt fanātam, vispārākajā pakāpē teātra fanātam. Tas nav tas, tu nevari piedzīvot teātri caur ekrānu tā, kā tu viņu piedzīvo dzīvē. Tev šobrīd ir aktīvas izrādes? Jā, man šobrīd ir aktīvas. Tad pasaka lūdzu cilvēkiem, kuri jāiet skatīties, bet biļets gan jau nav pieejams, vairāk. Kaut kur izrādi, bet uz izrādi Glābs, kas var, kur ir arī mans kolēģis. Mūsu kolēģis Čau Bāliņ. Tātad Glābs, kas var, noteikti jānāk skatīties, tad izrādi Tas nevainīgais blefs. Un tad jānāk vēl 23. martā Raimonda Paula kino mūzikas koncertā. Raimonds Maestro pats, ja es dziedāšu, Maestro pats gan nebūs, bet es vienkārši tas trikī situācija arī ir to, jā. Tu zini, tas tur... Es zinu, ļoti visu laiku ir trikī situācijas. Nav chill. Mēs nevaram vispār runāt chill, mums visu laiku ir trikī situācijas. Visu laiku uz adatām, tā kā visi kaut kādi ir uzvilkušies. Jā, bet katrā ziņā tā būs Maestro mūzika, kuru mēs aktieri izpildīsim. Forši. Forši. Mēs atstāsim linkus aprakstā. Tā kā lūdzu, ejiet, iegādājieties biļetes, kamēr vēl ir priekā, lai tev viss izdodas un nav nekāda bīfa un tur apbīdes pēc tam ne uz teātri, ne uz tevi, lai viss sanāk. Priekā. Mūsu nākamais dzēriens ir single grain Scotch viskijs no Lielbritānijas. 40 grādi. Single grain Scotch viskijs no Lielbritānijas. 40 grādi. Okay, jā. Vārds no mūsu sezonas garšīgajiem sponsoriem. Ja tu meklē uzkodu, kas patiešām dod enerģiju un spēku, tad tu to esi atradis. Kodienas produkcija no Rīgas miesnieka. Tā ir garšas un proteīna kombinācija, kas paredzēta mūsdienu aktīvajam cilvēkam. Klasiskais un pikantais cūgaļas džerkī, cāļu džerkī un čipsi, maigās un pikantās cigāru desiņas, kā arī proteīna desiņas no vistas un lielopa. Katrā produktā jūtama bagātīga, sabalansēta
un garša katrā kumosā. Jaunā ražošanas tehnoloģija nodrošina vienmērīgu kvalitāti un mazāk drupaču. 50 gramu iepakojumā tu saņem pilnvērtīgus, sulīgus gabaliņus, nevis sīkumus. Uzlabots recepts ar samazinātu sāls daudzumu un bez dūmu aromatizētājiem nozīmē tīrāku un patiesāku garšu. Un, protams, bagātīgs proteīna saturs, jo kodiens ir radīts jaudīgai ikdienai. Garša un spēks katrā kumosā. Viski. Viņi īstenībā ir diezgan maigi. Es pat tā kā maucu visu šotu, bet es pilnībā redzu, viņi nav tik traki. Tu zini, kā nav jau tik traki. Bet... Mūsu nākamais segments ir tāds, ka es tev parādu 3 bildes ar tevi, kuras atradu ierakstot tavu vārdu Google. Un tev vienkārši... Tas bija viskijs. Šitie bija tādi garšīgie. Šitas bija tāds ar asumiņu. Šitas bija tāds uz adatām, kā tu teici. Oi, pagaidi, ka tiksim tālāk. Ak, Dievs! Es tev parādu bildi, tu viņai iedod kontekstu. Labi. Jā, spēlmeņu naktis, tas varēja būt kaut kāds man vēl blonda māte, tagad arī. Bet vienmēr sakot, spēlmeņu naktis 22. gads noteikti, jā. 22. gads noteikti. Mana dzimšanas diena. Pasties, kā es trāpīju. Nopietni? Nopietni, tas bija netīšām. Zini kā, es parasti mēģinu atrast kaut kādas rēcīgas, kaut kādas bišķiņ tādas apkaunojošas bildes, bet tev nav, tev Google nav ieraksts Lēla Dreimana, viss ir smukas, tev visas bildes izstāsta kā no kataloga. Paldies. Tā kā saprot izaugs, tas ir pilnīgi nopietni. Es mēģināju atrast kaut ko rēcīgu, kaut ko bišķiņ jocīgu, nav. Vienkārši nav. Čuvakiem tu jebkuram atradīsi, jeb uzreiz kaut kādu, tev tādu nav. Wow. Tava dzimene, kas notika, kā svinējāt? Es biju pasākumā, es biju uzaicināta uz pasākumu, pasākums norisinājās. Es zinu, ka vadīja Roberto Meloni šo pasākumu. Roberto, jā. No Sīcīlijas. No Sardīnijas, jā. Cik laba dzīve. Viņš man brīnišķīgs draugs. Viņš ir arī strēlnieks, starp citu, pēc horoskopa. Man ar viņu, mēs vaibojam kopā. Bet ko es gribēju pateikt? Neko tur bija īstenībā kaut kāda pavāru meistarklase vai kaut kas tāds. Es svinēju no sākuma tur un pēc tam mājās. Kas tas tur? Kur mēs esam? Es nemāku, tā bija... Izlās pēc viesnīcas. Otto Švarts. Ir tāds? Dzirdēts, Otto Švarts. Viņš ir vēsturiski personība. Es nepateikšu kādu. Jā, tā viesnīca. Viņi ir tieši tā kā tur, kur, teiksim, ir Laimas pulkstenis. Un pretī tur uz stūrīša. Tur, Es mājos ar Rainīti, manu mīlulīti. Kā Rainītim iet? Labi iet, viņš ir tāds maziņš žipčiks, viņš ir tik foršs, viņš ir superīgs, viņš ir sārdziņš, viņš ir tāds sārdziņš. Viņš domā, ka viņš ir ļoti liels suns. Viņš domā, ka viņš ir Dobermans. Jā, bet viņš tiešām tā arī domā, viņš tur skrien virsū lielajiem vilku suņiem un visiem pārējiem lielajiem. Un tevi jāvaktē. Bet neviens viņam nekad pāri nedara, tas ir tāds, apbrīnojami. Tas nav ķepuls sirds gadījumā? Tas ir ķepuls sirds, jā, mēs tieši tur kadrā mīļojamies. Labi. Jā. Tad mācam tālāk. Mūsu nākamais dzēriens ir slavens konjaks no Francijas. 40 grādi. 40 grādi? 40 grādi. Francija. Es esmu dzīvojis Parīzē. Salut. Nē, salut spānis. Tas nav Francis, ko es diršu, jau sāku spāņu bazars kaut kāds. Nevis spāņu, bet spāņu bazars sakās. Spāņu bazars. Nav tik slikti, vai ne? Tev īstenībā priekš tā, kad nedzer šotus, es teiktu, ka tev iet ļoti, ļoti labi. Paldies tev. Visu cieņu. Es tā kā nespiežu nevienu dzert, man liekas, tas nav kaut kas tāds, ko tev vajag uzspiest, ko tev vajag kādu iedrošināt. Mēs arī katru raidījumu sākumā ieliekam brīdinājumu. Jā. Bet, zini kā, es to uztveru kā sociālo lubrikantu. Kāds interesants apzīmējums. Jā, sociālo lubrikantu, kad tu vairāk tā kā, jūties jau bišķiņ ērtāk, komfortablāk. Bet zini, kas ir ar mani? Man ir tā, ka man ir ļoti ok ieiet cilvēkos un ar viņiem uzreiz tur runāties un tu vari pārslēgties. Lubricēties. Jā. Ieziepēties. Jā, jo man tas ir dabīgi, jo man ir tāda reakcija uzreiz, tiklīdz es jūtu tādu masu, es to enerģiju tā kā uzsūtu un es pati palieku tāda. Tu vari izturēt, ja tu esi skaidrā, vai tu vari izturēt cilvēku spāli?
Es nevaru. Man riebas. Visbiežāk nē. Nu, zini, kā citreiz var. Es atceros, ka kursa laikā bija kaut kādi lielie pasākumi ar vecajiem meistariem un pedagogiem. Jā, un tad gan tas bija tā forši, jo viņi tā smūti lēnām un tur stāst, un viņi ieved tajā pasaulē, pagātnē, un tu tur jau esi senajos laikos, un tu klausies, un tas ir forši, bet tādā kaut kādā masu pasākumā ar trakiem tīneidžeriem diez vai. Bet būtu jautri skatīties. Klausīties, nē, bet skatīties noteikti. Labi, tagad pārslēdzamies. Tagad ir tas moments, ka mēs esam pēc 4. šota jau. Jā, tagad mēs sākam runāt pāļa bazaru. Sākās pāļa bazars? Sākās pāļa bazars. Tu vienkārši neesi pietiekami daudz izdzērs. Tu vari jebkurā brīdī padzerties vēl, jo tu vēlies, ja tu jūti, ka tev vajag lubricēties mazliet vairāk. Priekšā ir 8. marts. Sieviešu diena. Viedokļi dalās. Vai tie ir svētki sievietēm visā pasaulē, vai arī tas ir Padomju Savienības atrauga. Jo ārpus Austrumu Eiropas un īsti mūsu reģionu, tālāk Rietumu Eiropā 8. martu neatzīmē. Ne tur ar tulpēm, ne tur ar konfliktēm. Tur nav tāds liels baz no tā visa. Kā tu skaties uz sieviešu dienu? 8. marts sieviešu diena vispār, es uz to skatos tā, ka tā ir diena, kurā tu pievērsi uzmanību sievietēm un tu izrādi viņām cieņu un tu viņām izrādi arī mīlestību, kaut vai caur šīm te tulpēm. Un tas ir tāds sieviešu diena vispār oriģināli viņa ir radusies Amerikā sen atpakaļ, kodā 1800 kurā tur gadā, kā sieviešu kustība par sieviešu tiesībām, par iespēju balsot un par darba tiesībām. Tā ir vispār tāda sieviešu kustība, kura pēc tam ir pārņemta, vai ne? Un citādāk projicēta. Kā Padomju Savienība to paņem? Viņi tur pa savam. Bet Latvijā, protams, mums ir šis te Padomju Savienības nospiedums un šī te ēna šiem svētkiem. Un kāds to negrib atcerēties, kādam ar to nav nekāda saistība, kāds skatās uz to citādāk un mierīgi. Bet jā, tā ideja ir tāda, ka šis 8. marts viņš nav jānoreducē tikai līdz tulpēm, vai ne? Viņam jau ir dziļākas saknes. Un es domāju, ka svētkus radam mēs paši. Tas ļoti skaisti pateikts, tas ļoti labi. Paldies, un ja mēs svētkos ieliekam cieņu un mīlestību, tad kāpēc mums nesvinēt? Jā, es tev piekrītu, un man liekas, ka mēs nedrīkstam ļaut definēt kaut kādus datumus vecām iekārtām. Ka vecas iekārtas, teiksim, vai tur Krievija vai Padomju Savienība nedrīkst definēt to, ar ko mums asociējās kaut kādu datumu. Jā, redz, vecā gadagājuma cilvēkiem asociējas ar tādiem notikumiem un ar tādu nospiedumu, bet mums, teiksim, ir citādāk. Man tiešām... Tev patīk. Tu gan jau daudz tulpes saņem, ne? Man tiešām patīk. Un vienam foršam režisoram arī ir dzimšanas diena 8. martā. Kuram? Džilindžeram. Džilindžers, sveiciens. Viņš arī bija šajā šovā, uzstādīja promīļu rekordu. Tā kā es atceros, ka teātrī 8. marts tajā laikā vismaz vienmēr bija klāts ar tulpēm, un mēs gatavojam vienmēr priekšnesumus, foršus, un visi gatavoja visādas priekšnesumus. Respektīvi, nevis mēs gatavojam priekšnesumus, bet aktieri gatavoja mums, un mēs skatījāmies. Bija forši, un mēs, tā bija tāda vienkārši superīga, gandrīz brīvdiena. Jā, es tev tā kā piekrītu, bet tas varbūt izklausīsies čīzī un banāli, bet man liekas, ka sieviešu dienā jābūt katru dienu. Katra dienai ir jābūt sieviešu dienai, un es to nesaku tāpēc, lai iegūtu pluspunktiņus vai kaut ko tādu, bet vienkārši tas, 8. marts visu laiku bijis asociējies tur ar Krieviju un Padomju Savienību. Man neliekas loģiski, ka, teiksim, šobrīd Krievijā ir tas likums, ka, ir dekriminalizēta vardarbība mājās. Tā kā, domestic violence ir dekriminalizēts, respektīvi, ja tu iedod pizdisam kaut kādam partnerim, tev par to nav krimināla atbildība, tā ir administratīva atbildība. Un man liekas, ka tur ir tā dalītā sajūta, ka tu pasniedz puķis 8. martā, un tad dienu vēlāk iedod pizdi piedzēries. Tā man ir tā dalītā sajūta, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam ļaut lielajam austrumu kaimiņam definēt to, ko mēs asociējam. Mēs viņam noteikti nedrīkstam ļaut neko tādu darīt. Nekādā gadījumā. Labi, tad priecīgu sieviešu dienu visiem. Cerams, jums būs daudz tulpes. Un mācam tālāk. Tad mēs esam tagad pie tā tava baiļu faktora. Jā? Mūsu nākamais dzēriens ir degvīns.
40 grādi no Polijas. Vēl pēc tam no Polijas. Mums ir paveicies, kā šobrīd pēc visiem ģeopolitiskajiem notikumiem, tu saproti, ka uz austrumiem dirsā, uz rietumiem dirsā. Principā mums ir paveicies, ka mums tādi poļi blakus, kuriem mēs varam pieslēgties, ja gadījumā viss slikti. Nu, mēs varam viņiem pieslēgties, jā. Mēs varam viņiem pieslēgties. Labi, priekā. Priekā. Tev šito es ienīstu. Jā. Gluži pēc kaut kādas kompresas. Tu jau man arī iedevi vaibu tagad šitam šotam, es jau arī nevaru tagad. Es tev noskaņoju jau iepriekš, vai ne? Nav forši, ne? Nu, tu zini, tāds pavisam asas. Jā. Šajā šņābes laikam nekad neiemācīšos respektēt, jo esmu uzaudzis tajā paaudzē, kur mēs pirkām sarkano LB un uzdzērām zaļo Jordan. Ko tu izliecies, ka nezini? Tu paļabomu zini. Sarkanais LB? Sarkanais LB, Kaznačeiskaja. Viss šitais, tu zini, Lelda, tu zini, es zinu Keins cīgas. Keins cīgas, Sarkanais LB, Kaznačeiskaja, Upenīte vai Dzērvenīte? Kaznačeiskaja. Neizliecies, ka tu esi laba aktrise, neizliecies, ka nezini. Ja man priekšā būtu tas etiķetes zinātu. Nu jā. Arseņičs. Jā, nu lūk, tas ir tas pats? Nu, ķipa tev no viena plaukta aptuveni. Tā kā esmu uzaudzis tajā paaudzē, kur ir 15, 16. LB? LB, nu jā. Jā, es domāju, ka tu pat cigaretēm tak neskapēc. LM? Jā, es sajaucu, piedod. Viegli sajaukt. Jā, tāpēc es teicu Keins. Keins, es zinu, Barclays bija agrāk. Keins. Es tā sapratu, ka tas ir tas komplekts, ko tu man nosauc. Jā, es esmu uzaudzis 15, 16 gadu vecumā, ka tu vari viltot aizsikarti pēc fucking sarkano LB un uzdzer Džonu. Un tad tagad man liekas mūža trauma, vienkārši no šņabja, es viņu ienīstu un neiesaka atkārtot mājās. Jā, šņabis, nu viņš ar sulu kopā labāk garšo. Tu jau zini labāk, tu esi vairāk kokteļu meiču nekā šota meiču. Es pat neesmu kokteļu meiču. Man pat kokteļi negaršo. Ja tu gribi zināt, kas man tiešām garšo. Kombuča? Kombuča, jā, es mājās taisu kaut ko līdzīgu. Tu pat taisi? Jā. Labs. Jā, ir tādi graudiņi, kas skaitās tā kā, viņš tagad izklausīsies dīvaini, bet tas nav tā ūdens kefīrs. Bet tikai kefīrs tāpēc, ka ir tas rūkšanas process. Fermentācija, jā. Fermentācija tā kā pūšana, saprot? Tur nav nekas saistīts ar pūšanu. Tāpēc ir rūkšana. Tā nav tējas sēne, tie ir tādi graudiņi. Un šiem graudiņiem es pievienoju klāt cukurūdeni, es pievienoju klāt citronu šķēlīti, vīģi, un mango šķēlīti, jā, un tad vēl ūdeni, un tad 2 dienas man viņš briest, tiešām viss notiek, un tad ir brīnišķīgi. Dexters laboratorija. Jā. Ok. Sieviešu drošība Latvijā. Ļoti slidens temats, ļoti tāds kontroversiāls temats. Nesen arī iznāca tāda diezgan neglēmojoša statistika par, teiksim, seksuālās vardarbības statistiku, kur 82% cietušo ir sievietes. Šis tās diezgan slikti visus papīri. Vai tu kā sieviete jūties Latvijā droši? Nu, zini, es teikšu tā, es kā sieviete Latvijā jūtos relatīvi droši. Nu, šobrīd es varu teikt, tā tas ir, bet es zinu, ka ir pietiekami daudz sievietes Latvijā, kuras nevarētu tā teikt, ka viņas jūtās droši. Bet ko tu gribi, lai es tev pasaku? Vai tavuprāt, teiksim, likumsargi Latvijā dara pietiekami labu vai pietiekami efektīvu darbu, lai pasargātu vardarbībā cietušos, jo, teiksim, Rusiņa gadījums, ka tas pidars joprojām ir tā kā kaut kur ārpus Latvijas, kad viņš to cirvi noslaktēja. Tas Rusiņš Jēkabpilī. Kaut kāds, jā. Vai tavuprāt Latvijas kārtības sargi pietiekami nopietni uztver kaut kādus sieviešu iesniegumus, sieviešu brīdinājumus par to, ka viņas jūtas apdraudētas? Jā. Nu, ja par likumsargiem, tad es domāju, ka likumsargi uztver nopietni iesniegumus. Jautājums, cik viņi tālu ir paši spējīgi palīdzēt.
Un kas notiek ar Stambulas konvenciju? Stambulas konvencija, kas ir Stambulas konvencija? Tas ir tāds tā kā mehānisms, juridisks, kas instrukcija, pēc kuras vadoties tev valstī jāsaprot, kā reaģēt uz kaut kādiem pārdarījumiem, notikumiem. Es domāju, ka tas ir labi, ka mums ir Stambulas konvencija. Jā. Es absolūti piekrītu. Man liekas, lielākais pazars bija tas, ka, ja tik daudz Eiropas valstis ir vienojušās, ka mēs esam iekšā tajā grupiņā, tu, izstājies, un tas ir tā kā, folijas. Uz kāda pamata, vai ne? Vienkārši, šī Stambulas konvencija, tas ir arī instruments, un, ja, teiksim, šis instruments nonāk nepareizajās rokās, tad tu ar viņu operē, un tu vari izdarīt visādas nejaucības, kā arī, teiksim, izstāties, vai ne? Mēs varam, protams, strīdēties, cik tas ir efektīvi, jo ne jau Stambulas konvencija pasargās to, vai kaut kāds psihopāts Jēkabpilī ieliks cirvi. Jā, bet ir kaut kāds normatīvs, vismaz pēc kā vadīties. Exactly. Bet tas vismaz ir kaut kāds rīcības plāns. Jā, viennozīmīgi. Tā kā tā. Tā kā tā, labi. Jā. Tā kā tā. Viss tik ātri viss notiek. Mūsu viss notiekās tik ātri, un daudz cilvēku domā, vai mēs vispār pa īstam maucam kaut kādu šots vai kaut ko tādu. Jā, te viss ir diezgan pa īstam. Es redzu, te ir pa īstam. Mūsu nākamais dzēriens ir single malt viskijs, 40 grādu no Īrijas. Man ir 3. no beigām jāņem, jā? Precīzi. Prieciņā. Tiešām pikants. Pirātu dzēriens. Pikants, jā. Riktīgs pirātu dzēriens. Sauc man par Johnny Depo. Johnny's Depo. Babīts ezera pirāti. Babīts pirāti? Babīts ezera pirāti. Babīts ezera. Bet tev ir abas acis, tev paveicās. Jā, Dievs man svētīja ar abām acīm. Pagājušo gadu ap šo laiku notika Rīgas domas vēlēšana kampaņa, kurā arī tu startēji no platforma 21 saraksta. Kas šobrīd ar politiku notiek tavā dzīvē? Manā dzīvē ar politiku šobrīd notiek tas, ka durvis uz jūs. Uz jūs? Nē, tādas, jā. Es durvis politikai noteikti neesmu aizvērusi, bet es šobrīd fokusēju vairāk tiešām uz... Es jūtu, ka es varu savu enerģiju likt lietā citur un citur būt sabiedriski aktīvi un kaut kādā veidā vismaz kaut kādus procesus vismaz pozitīvi ietekmēt. Par politiku, ar šī brīža, respektīvi, vispār jebkuram jaunam tādam politiskam spēkam, viņam ir grūti tā kā ielausties. Jo ir mafija. Ielausties politikā, tāpēc, ka tur vienkārši sistēma ir ļoti slēgta. Mafija. Jā, bet zini kā... Es to saku, tu to nesaki. Labi. Nē, viss kārtībā. Vienkārši ir drosme mēģināt un ir drosme darīt. Tāpēc nevajag baidīties. Man vispār nekad nav bijis bail dzīvot vai bail būt un kaut ko darīt. Dari. Ja tas ir labu mērķu vārdā, dari. Tāpēc, pagaidām ar politiku es saku, ir pauze. Es domāju, ka ir pauze. Vienkārši ir pauze. Fokusējies uz to, varbūt, kas tev dara laimīgu. Vienkārši. Kas dara laimīgu? Es jau sāku dot padomus. Man patīk, jā. Bazars sāku dot padomus. Zini, ko tev vajadzētu darīt? Tev vajadzētu darīt to, kur tu jūties laimīgi. Nē, es jau arī sākot jau kaut ko darīt. Mēs jau tikai pietuvojāmies politikai. Mēs jau nekur pārāk tālu neaizgājām. Mēs vienkārši tā kā uzsākām to ceļu ar ideju, ka varētu būt. Un rezultāts priekš tā bija ļoti labs. Bet, acīm redzot, vajag vēl muskuļus. Čiepām vajag muskuļus, lai varētu. Ko tu sagaidi? Mums šodien būs Saeimas vēlēšanas. Ko tu sagaidi no nākamās valdības? Es sagaidu vairāk tādu konsekvenci un mazāk tos populistiskos saukļus, kas vienmēr ir super forši un tādi, jā. Uz papīra izklausās labi, vienmēr tie cilvēki, kas tic labajam un tic idejai, jā, bet nē, tiešām tādu reālu rīcību un reālu darbību arī varētu atbildību uzņemties
cilvēki. Ar to bišķiņ tā kā klibo, ne? Nu jā, jo ir forši visu laiku pateikt, nē, es to nezinu, nē, es nezinu. Vai arī, Un tāda kaut kāda viena grēkās. Var jau arī saprast, kā, jā, bet tad ir kaut kā jāsaprot, kā to visu izrisināt, vai ne? Jo politika tas jau nav amats, tā ir atbildība. To vajag atcerēties. Nu labi, malcam tālāk. Tagad mums ir pikants rums no Lielbritānijas, 40 grādi. Ahoj! 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 Jā, tiešām pikants. Tagad es saprotu, ko viņi runā to pikantumu. O, šitais gan tev labi iegāja iekšā. Man patīk Skaties, priekš tā, ka tu nekad neesi dzēris šotus. Šitais pēdējais visvairāk ir no glāzītes ņiftīgākais, bet visiztukšotākais. Nu, zini, kā ir. Nu, jā, man patīk tas, ka tu teici, ka pikants, jo man tiešām garšo pikantas un asas lietas, un man nebaida, ja kaut kas ir asas. Ok, nu tad tagad ir sāks tas riktīgais pāļu bazars. Tagad riktīgais. Tagad sāks. Nu, varbūt ne tev, tu neesi izdzēris tik daudz, ka es. Pasties mēlam glāzēm. Bet es uz pusi mazāk, un es nezinu, vai es esmu uz pusi tievāka gluži, bet tur jau ir jārēķina pēc cilvēka ķermeņa masas vienmēr. Nu, jā, nu. Es neprasīšu, cik tev ir svars, tas nav pieklājīgi. Nu, es arī nezinu, vai es gribu atklāt. Tu man vasarā vari paprasīt, tad būs mans izcilais svars. Sarunāts. Nu, pat kā apritēja 4 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un kopš tā laika mums valstī ir izveidojies VATS, kas ir Valsts aizsardzības dienests. Šobrīd viņš ir obligāts tikai puišiem, un meitenēm tas ir brīvprātīgi. Bet vai tam tā vajadzētu būt? Vai tam vajadzētu būt obligātam arī meitenēm, vai tam jāpaliek brīvprātīgam? Nu, es domāju tā, ka sievietes var būt armijā. Viņām ir noteikti vieta. Visiem ir vieta armijā. Es tā arī domāju, jo viņas sev ir pierādījušas. Absolūti. Bet ir jāsaprot, cik sabiedrība tam ir gatava. Respektīvi, cik sieviešu kopums tam varētu būt gatavs. Bet, nezinu, ja runa ir par valsts aizstāvību, tad tas ir tāds pilsoniskais, kolektīvais lēmums. Un, zini, kā, ja tu vienkārši saki vārds obligāts, tad uzreiz tas šok. Jā, obligāts uzreiz piedod kaut kādu tādu. Un tīpaši, labi, šajā kontekstā varbūt tam nav vietas, ko es teikšu, bet, respektīvi, ja tu saki kaut kas obligāts, tad, ja tavs iekšējais anarhists tam nepiekrīt, tad, uzreiz ir disonē tas. Bet, ja runa ir par valsts aizstāvību, tad es domāju, ka noteikti, vienīgi jāsaprot, kur arī tad sievietes var būt liederīgas un tā, bet noteikti, sievietēm ir vieta armijā. Nesen Delfi intervijā NATO komandieri, es neatceros, no kuras valsts viņa bija, bet viņi pateica tā, ka sieviešu neiesaukšana armijā ir diskriminācija pret vīriešiem. Sieviešu neiesaukšana armijā ir diskriminācija pret vīriešiem. Wow! Man ir grūti atrast kādu analogu situāciju, kur varētu izmantot kādu salīdzinājumu, jo nekas briesmīgāks par karu nav. Tā ir taisnība. Bet, zini, kā karš parāda, kurš ir īstais un kurš mīkstais. Kurš īstais, kurš mīkstais. Arī taisnība, jo laikā, kad tas visu laiku ir aktīvs šis karš, bet tad, kad teiksim, ir tie uzplaiksnījumi, kad ļoti aktīvi sabiedrība par to runā, es no saviem paziņām, arī nepaziņām draugiem bija dzirdējis tādus teikumus par to, ka viņi ir gatavi tur kaut kur mukt. Man liekas, tu pat neesi mans draugs vairāk. Jā, jo es domāju, mēs jau tā esam tik maza nācija un mums ir Man bija kaut kā līdzīgi, tā kā mēs ar Čomu no Satīna iestājāmies, tā kā sākās karš, mēs iestājāmies rezerves karavīros, iziet apmācību, es esmu rezervists, jā. Un tur bija aptuveni no kaut kādiem dažiem draugiem komentāri, vot duraki, vot muļķi, ķipa aptuveni. Brau, es atvainojos, mēs riskējam savu fucking pakaļu, jebkurš Latvijas karavīrs riskē savu pakaļu,
lai tu savu privileģēto dirsu dabūtu līdz kaut kādam kruīzam vai kaut kādam escape plānam. Vai kā ir tev, vai tev būtu 72 stundu soma, nu piemēram, X stunda, vai tev ir soma, vai ko tu darītu? Nav man somas, es zinu, es par to esmu ik pa brīdim. Vai tas ir Molotov kokteļus? Es neesmu radikāls. Nē, zini kā, man ik pa brīdim pop-upo tā doma. Jā. Ik pa brīdim, tagad jau retāk, bet ik pa brīdim ir. Un tad es domāju, ko un kur un kā. Nu, zini kā, es esmu apzinājusi, kur ir, ja gadījumā kas tādas patvērtne, kur var paslēpties. Tačkai pilnu bāku vēl pieliet. Nu, jā, bet tas jau arī, zini kā, tas ir tā uz brīdi tikai. Bet nav nemaz tāda strateģiskā lielā plāna. Nav ko darīt? Nu? X stundu. Reāli. Latviešu mājņtecība at its finest. Klausies, daram tā, jo domā ir tik liels spēks. Daram tā, lai mums tāda X stunda nepienāk. Daram tā, labi. Daram tā? Aizmirstam. Nu labi, tad mūsu pēdējais dzēriens Noslēdzošais. Ir labs viskijs no Īrijas. 40 grādi. Priekā. Stop. Tā kā tas ir tavs pēdējais šots, pamēģini viņu visu līdz apakšiņai. Bet kas tad tur ir? Es esmu dzirdējis, ka jāizpūš gaiss it kā. Zini kā, ja tu gribi, lai tev mazāk iet, ievelc elpu, iedzer, izpūt elpu. Bet te kā viņš ir jāiedzer un jānorī, vai tu kā jāmēģina? Skaties, ievelc elpu, iedzer, norī, izpūt elpu. Jo tas tavs pēdējais šots, tu esi pirms tam līdz pusē nodegustējusi. Tad šitas būs pirmais šots arī manā dzīvē, kurš tiks properly izdzerts. Es tev ticu un es ļoti novērtēšu, ja tu uztaisīšu šo te pieredzi kopā ar mani, es būšu bezgalīgi pateicīgs. Davai, viens īstais šots. Viens īstais līdz galam. Un kas tas vēlreiz ir? Tas ir labs viskijs no Īrijas. 40 grādi. Viņš ir maigs, viņš tiešām ir labs. Tad ievelkam gaisu, jā. Tā. Iedzer, norī. Bet plaušās vai riktīgi līdz... Es pat neesmu tik dziļi iedzinājies. Labi, nevajag overthinkot. Labi. Vienkārši. Es tev ticu. Ūdens. Tu esi malcīt. Bāc man beigsies, es pirms pāris šotiem vēl teicu, es ten vienu nekūdu, mēs ten vienu nepušojam. Ak, Dievs, man žēl, tev sejas izteiksmē parādīts, kad... Paldies, es ļoti novērtēju. Nē, nu zini kā, kur tad, ja ne šeit? Paldies, es ļoti novērtēju. Nu, paldies arī tev par šo brīnišķīgo pieredzi. Mans pēdējais jautājums ir par to, kad Epstein file bija diezgan dirsā. Izrādās, ka lielākā daļa konspirācija teorija nav konspirācijas. Jā, es arī esmu konspirācija teorija piekritēja. Es esmu viņas tās nav konspirācijas vairāk. Es zinu, puse nav, bet tā ir. Kroč, daudz ir pieminēta Latvija un arī meitenes no Latvijas, kā arī tika Epstein salai vervēts. Un tu arī biji publiski minējusi, ka arī tu gandrīz aizbrauc uz Miami. Un tu esi modeļu industrijā sākumā strādājusi. Kā var jaunas meitenes sev pasargāt modeļu industrijā? Jā, vienmēr cekot, tas bija ļoti interesanti. Es biju tieši iznākusi ārā no pārtikas veikala. Kur? Cash and carry. Es biju iznākusi no cash and carry laukā, iekāpu mašīnā. Ar garnelēm kilogramos. Cītu gandrīz, vai man liekas, ka es tajā reizē nedopirku saldētās garneles, bet neatceros. Un vienmēr cekot, man zvana nepazīstams numurs. Un es tā, es ceļu nepazīstams numurs. Un man saka, labdien, šeit
tas un tas no de facto. Un es domāju, pirmajā brīdī, es domāju, no de facto. Es domāju, noteikti ar teātri tas ir saistīts. Jo tas bija tikko, zin kā, visa tā epopeja. Es domāju, ka tas ir atkal par teātri. Es domāju, bet no de facto jau. Labi. Sev nopietni. Es domāju, labi, jā. Un tu saproti, un sāk man stāstīt par Epsteinu. Un es tā, labi, un es vienkārši nevaru saprast, kāds man ar to sakars. Un tad ir tā, ka 2011. gadā es piedalījos konkursā Baltic Beauty, un tajā žūrijā ir bijis viens no žūrijas pārstāvjiem. Tas Epsteina kaut kāds puiks. Draugs, kods Žans Žāgs Brunē. Izklausās jau slidens. Diemžēl, ja par Epsteinu runā, viņa kontekstā viss tur ir slikti. Bet, labi, un es tagad, ok, un, labi. Un viņi, protams, man prasa, vai es kaut ko aizdomīgi tad nemanīju. Un, es domāju, pēc, ko es tur aizdomīgi varēju manīt? Es atcerējos, kas pa grupu tad uzstājās tajā laikā, Trijāns Parks. Es atceros, kas vadīja šo pasākumu, kur aktrise, ko man teica. Es atceros, ko tādas nianses, atceros vēl kaut ko, bet kaut ko aizdomīgi es tur vispār nemanīju. Un viņi saka, labi, ja kaut kas, ja tu kaut ko atceries, tu dod ziņu. Es saku, jā, labi. Es tagad no to klausulu jau braucu, un man pēkšņi ting, zin kā, ka tev iedegās. Sāk dzindzināt zvanu. Ring a bell. Tas bija 2011. gads, tas bija tieši tas gads, kad es jau biju modeļu karjerai pateikusi jau iekšēji ne. Sapratu, ka tu būsi skatuves cilvēks. Es vienkārši tiešām gribēju studēt, un es gribēju studēt Latvijā, un es tiešām biju aizrāvusies ar šo ideju studēt aktiermeistarību. Patriotiski. Arī dzen. Lūk, un tu saproties, un tas konkurss, viņš man tajā laikā vispār bija pilnīgi otršķirīgs, visu un tā, bet pagaidi, tad man tagad jāatrod atpakaļ tas domas pavadījums. Iekikoja, tas šocies. Bet vienmēr sakot, un Ring a Bell atcerējos, un tagad ir tas, ka, un es atcerējos, ka man taču pēc šī konkursa no manas modeļa aģentūras bija piedāvājums braukt uz Miami modeļa aģentūru. Un tajā laikā tas bija pirmām kārtām normāli, tāpēc, ka, Arī. Tas bija pilnīgi normāli. Tajā laikā, tātad nekas aizdomīgs vispār. Un, un es tagad domāju, wow, bet varbūt uz Amerikas, Victoria's Secret. Victoria's Secret. Jā, beigās izrādījās Victoria's Secret, tur viss slikti. Un tu negaidi, ka tev aizvedīs salu, kur kaut kāds 60-gadīgs stegbro, tev... Es redzēju arī vienu čali, kurš ar GoPro uzlavījās uz tās salas. Jā. Tu arī redzēji, jā? Es redzēju, to pašu YouTube. Bet atgriežamies atpakaļ. Un vienmēr sakot, un man tā doma varbūt tomēr, bet es jau biju nolēmusi, ka nē, ka es gribu stāties akadēmijā, un zin kā, un tad man bija kaut kādas vairākas dienas, kuras tiešām ne ar vienu nerunāju, jo, ja man ir tādi lielie lēmumi, tad es nevienam nekad neko neprasu. Es prasu sev, es reāli runāju ar sevi. Intuīcijai. Jā. Sirds balsī. Jā, augstākais es. Un tu saproties, un man vispār bez variantiem paliec Latvijā, studē Latvijā. Vispār nekādu, pat ne vēja plūsmu uz turieni. Un es sapratu miers, un tā es arī visu savu šo laiku dzīvoju ar pilnīgu čilu. Ka viss ir kārtībā. Līdz tev de facto uzsanīja. Līdz de facto un vienkārši šādi te pavērsiens. Bet, zin kā, tas jau arī neapstiprina to, ka es būtu aizbraukusi un kaut kas būtu slikts noticis. Ko tu vari ieteikt jaunām meitenēm, kuras ir bijušas tavā situācijā, kā sev pasargāt? Jo tu sev pasargāji diezgan labi. Paldies. Es saviem sargeņģeļiem teicu, paldies. Tad saka, vajag ticēt savai sirdsbalsē. Vajag klausīties sevi ļoti. Ir jābūt tam stingram, tam mehānismam, uz kura tu balsties. Bet noteikti, ko es varu pateikt, ir obligāti jāuzzina, uz kurien tu brauksi, jāizčeko, kas tā par aģentūru ir, jāievāc maksimāli visa informācija. Noteikti nevajag nekad akli uzticēties nevienam. Vienmēr ir jāpaļauj. Es nezinu, es tiešām par sevi varu runāt. Sirdsbalss. Vienmēr ir jāpaļaujas uz sevi, un ja tev iekšējā intuīcija kaut ko saka, nē, nedari tā, nedari tā, vienkārši nedari tā. Tev tajā brīdī liekas, kāpēc tā, bet beigās tu saproti, ka nē, ka
ir labi vienkārši klausi sevi, vienkārši uzticies sev, tāpēc, ka visas atbildes ir tev iekšā, uzticies sev. Leld, es tev gribēju pateikt milzīgi paldies, ka tu izturēji šo te pārbaudījumu, tribunālu kaut kādā mērā. Un ar uzviju. Ar uzviju, jā. Jo tu nekad dzīvē neesi dzēruši šots un varēja redzēt, ka tev iekikoja tas šots pēdējais. Tev iekikoja. Iedomājies, kā būtu bijis, ja tu no sākuma malku. Tas mums būs Vol 2 kaut kad pēc 100 gadiem. Tad nav tik traki tomēr. Nē, nav tik traki. Leld, milzīgs tev paldies, kas labi nāk, lēni nāk. Mēs uztaisījām šo epizodu. Es ļoti novērtēju, ka tu atnāci pie manis šeit uz šovu. Un vēlreiz ieplugojam, skatieties mīļākās GO3 un pērciet biļetes uz izrādēm. Glābjas, kas var. Tas nevainīgais blefs. Un nāciet uz VF kultūras pili 23. martā. Un visi linki ir aprakstā. Paldies tev, Leld!